Nu, čau visiem! Šodienas video stipri savādāks kā parasti. Spontānā copīt, pēkšņi izdomāju gribu fīderi. Lielezers, forša vietiņa, pretīm Laipas. Vietējiem vieta noteikti zinām. Katrā ziņā fīderītis. Arī tu viņi sākšu jaukt barību, tad jau arī par to pastāstīšu. Nu, doma ir līdz kādiem, 9:30. Šobrīd pulkstens ir 2:30 apmēram. Tā kā jā, ezers skaists, diezgan mierīgs. Nu, nezinu, cerība uz jebko, kas vien var pieķerties. Nu, cerams, šitādi te nevajag. Bet labi, davai sākšu krāmēties virsū, kad jaukšu barību, tad arī par to parādīšu un pastāstīšu. Tātad, par cik ir vasaras laiks, šitāds brīnums sīrups, Orpio melose, šāda ritīgi tāda forša, ļoti sauda, tāda pamatīga trekna. Un ko mēs ar melosi daram, mēs viņu ielijam trauciņā un atšķaidam ar ūdeni, jo viņa pat par sevi ir bieza, un par cik man šodien nemaz nav līdz miksers kā parasti. Būs ar rokām jāmaisa un izmaisīt šādu te biezu melosi ar rokām barībai, ne īpaši iespējami, tā kā te mēs pieliesim ūdeni, tad ar kociņu sajaucam. Un tad šis te būs tas pats galvenais, ar ko mēs mitinam barību. Atcerieties, ja jūs šo video skatāties, nezinu, rudenī vēlā. Šādi te nedaram, pavasarī arī agrā. Tomēr vēsts ūdens, jeb augsts, nevajag tik ļoti saldu, tad pat zemīti jaucam klāt. Bet, šodien man arī saldās barības, tā kā vasarā var gardumiņas saldus uzjaukt. Labi, pieliešu ūdeni, samaisīšu, un tad jau parādīšu, kā tas izskatās. Nu, šāda te tumša zupa mums ir sanākusi. Ļoti salda smaržo. Ja reizēm ir meles, kas ir vairāk uz tādu rūgto pusi, šī ir tiešām ļoti salda. Tā kā ejam sākt jaukt barību. Tātad barība šodien mums diezgan pavienkāršo. Trapper feeder sērija. Karpa. Kāpēc karpa? Šī ir viennozīmīgi, manuprāt, saldākā barība, kas viņiem ir. Tas, ka tur ir karpa rakstīts, nekas, jo viņi nav ļoti rupjas frakcijas. Viņi tāda, vidējā tāda, kāda man patīk. Man ir līdz 2 kg, es domāju, no sākuma iejaukšu vienu. Pabarošu mazliet, protams, un tad jau skatīšos pēc situācijas, varbūt 2 kg arī būs jājauc. Bet pagaidām iejaucam vienu. Miskasti, ieliekam kabatā, nevis maisu tur, kā cits cilvēks izdarīja. Kabatā, miskastu, barība, nenormāli labi smaržo, tiešām, ļoti labi. Tātad, ko mēs daram, mēs sākam palēnām viņu mitrināt, nevajag uzreiz gāzes daudz, jo var pāršot pār strīpu, bet tā, palēnām. Jā, diemžēl man miksers šodien līdz nav, tāpēc tā maisīšana sanāks ar roku. Bet, kā ir, tā ir. Šī nav tāda tik nopiena feederi copa kā parasti. Es izdomāju, ka es ar feederi šodien braukšu. Tā ideja parādījās apmēram vakardienas vēlā vakarā un sapratu, ka es to darīšu tikai šodien pirms, stundas. Tā kā jā. Sajaukšu, samitrināšu, palaidīšu, kamēr uzbriest. Un tad samitrināšu vēlreiz, ja būs nepieciešamība. Un tad jau mēs esam sākt barot. Bet es jūs ar to garo procesu negarlaikošu. Būšu atpakaļ, kad barība jau ir samitrināta. Barības jaukšana jau ir procesā. Es esmu ļoti lepns par sevi.
Es paņēmu lupatiņu. Ticiet man pašam tas ir brīnums. Tā kā, nesteidz uz šo visu bardaku, tas viss tiks laikgaitā sakārtots. Nekas no šīta nepaliks miskaste. Es tagad tikai fiksi gribēju sajaukt barību, vai viņi paspēja uzbriest, un tad arī sākšu novērst šo visu ārprātu. Barība pēc kādām, 5 minūtēm būs uzbriedus, tad jau vajadzēs būs vēl viens mitrinājums, un tad jau sāksim barot. Atzīmēsim punktus arī, gan jau parādīšu vēlreiz, kā jums ar distances korciņām atmērīt distanci, un tad jau sāksim makšķerēt. Šodien arī tāds neliels eksperiments. Izstāstīšu šo situāciju. Es sataisījos uz copi, aizbraucu uz dārzu, biju pārliecināts, ka dārzā ir makšķerēšanas kaste. Dārzā kastes nebija, tad iedomājos un visi saprata, kaste ir senču mašīnā un sences darbā. Tā kā šodien tāds neliels eksperiments, vai zivi var noķert ar vienu makšķeri. Man ir līdz 2 barotavas, tādas 2 normālas, pārējās ir ļoti smagas. 2 normālas barotavas, 1 āķa paciņa, tārpi, barība un kukurūza pa lielam. Tā kā pārbaudīsim, vai zivi var noķert arī bez nekādiem pārspīlējumiem. Šis man līdzīgs eksperiments kā mūsu sportistam Krišānim Lisovskim. Copa bez gaļas, jeb copa ar maz tārpiem. Tūņi būs makšķers asējis, barība būs uzbriedus, un tad jau sākšu barot. Šobrīd šī jauka man ir jauna, es nezinu, vai tā bija jaukas vaina, vai tā bija man vaina. Divas iespējamības, vai no auku pārdega, vai no manā mezglā ir vaina. Tūņi mēģināsim saprast, pārsiešu. Bet, protams, jums to visu nerādīšu, jo jums nepaliek garlaicīgi. Kādā ziņā, jā, nākamais kadrs, es domāju, ka barošana. Solīju, ka nākamais kadrs būs barošana, bet es vēl vēlos pastāstīt mazliet par savu sistēmu šodienas. Tātad, man ir pīta auko 008. Izklausās traki, es pats esmu traks, pašam ļoti patīk smalkie rīki. Pītā 008. No pītās mums aiziet neliels tāds kā šokolīderīts, bet ļoti, ļoti īss. 02 monofīlu auku. Uz šokolīderes līd brīvis sakabīte, jeb svins ar, atvainojos, griezus ar karabīnu, un karabīnā iekarināt barotavu. Šī ir paliela barošanai un 60 gramu. Tālāk mums iet parasts griezulis, pavadiņa un āķis. Ja es kaut ko vēl neiedomāšos, pēkšņi tad nākamais laikam gan būs barošana, bet kas ar to zina. Vai es sākšu rosīties, tomēr daudz darbs, vai var beidzot pirmo reizi iemest. Tātad sanāca neliels ČP, un mana viena no 2 normālajām barotavām aizlidoja. Es pārsēju bez šokolīdera. Nepagāja ne 2 minūtes, kā jau nākamais raudiņš. Labi, paņemsim, ieliksim uzglabājamo, lai vakarā var parādīt to visu iznākumu. Bet, jā, īstenībā te krastā ir mailas, un ik pa laikam kāds asaras vienkārši atnāk viņas nogrābst. Kaut kādu vairāk jau asaru, nav liela, bet arī nav galīgi maziņa. Un es varu darīt, ja es paņemu kaut vai mikrodžigu līdzi vai kaut ko tam veidīgi, tur nekas nenotikt. Bet tā jau laikam ir klasika. Vai ielikšu to uzglabājumu par godu šai raudiņai. Tā tad rekur uzjaucu mazliet savādāku barību. Protams, bāze tā pati, tas pats raperītis, bet pamatīgi daudz kukurūzas klāt. Un tad izzīsim tā. Paņemsim maziņu pikucīti no šitā. Uztaisīsim. Un iemetīsim, teiksim, te smiltiņā. Un paņemsim maziņu pikucīti no šitā uztaisīsim.
Un iemetīsim tur tās blakus, un pēc kādu laiku pasīsimies, kāda tur ir atšķirība, kā tas viss izskatās uz grunts. Tad jau redzēs, vajadzētu būt interesanti. Bet īstenībā brīnumi tādi, kad raudiņi pazud. Tas var nozīmēt daudz ko. Pirmkārt pienāca plēsējs, otrkārt pienāca kāda cita lielāka zivs. Bet to jau mēs iespējams neuzzināsim. Es tikko iefilmēju kadru, kad esmu laimīgs, kad raudiņas pazuda. Bet tīklīt, kā es nospiedu kamerai pogu beigt filmēt, viņas parādījās un reiz 2 slānī. Tā kā katrā ziņā tēt mēģināšu pielikt kukurūzu klāt baltiem. Bet, tikko nogrim un jau sitrai. Nezinu, ko es darīšu, vai es ar viņām cīnītos. Vai arī, ko es darītu, es ceru, ka man sanāks. Jo, protams, katrai feederu copē sākums ir raudiņas, bet, ja viņš arī turpinājums nemainīsies, tad kaut kas būs jāštuko. Jo reizēm kukurūzu viņas negrib, bet tēt izskatās, ka viņām ir vienalga. Jā. Nezinu, domāšu kaut ko. Cīņa ar raudiņām turpinās, tēt jau tiešām domāju, ka ir kas cits, jo copa bija pilnībā savādāk. Piecētot neārdījās, ārdīties sāk vēlāk. Bet, kas tad cits kā mazā raudiņa. Es pamēģināju joku pēc, reizēm ir nostrādājis uzlikt svinas krotīti virs āķa, nelielu gabaliņu, bet šoreiz pat tas nepalīdz. Kāpēc, nezinu. Tās raudiņas man šķiet tur ir novākušās, nezinu, 1000 apakšā. Bet vienīgais labums tāds, kad tēt vismaz grimstot neņem, jo tas svins palīdz āķim ātrāk nogrimt, daudz ātrāk. Pulkstens jau tuvojās 5. Tā kā nezinu, vai uz vakaru kaut kas būs labāk, vai uz vakaru viss turpināsies. To jau es nemācēšu teikt. Es ceru, ka kaut kas mainīsies. Zinu, kā ir forši kaut ko paķert, bet gribās just kā tā kaut ko interesantāk mazliet. Mēģinu visādi. Tikai kukurūzu, vai kukurūzu ar baltiem, vai tikai baltie. Raudiņi ņem visu. Nekas cits neņem neko. Es pat nezinu, vai tur kaut kas cits apakšā ir. Diez vai ar raudiņām ir tik liela aktivitāte. Es jau labu laiku baroju ar rupjo frakciju. Es uzjautu speciāli 1 kilogramu. Jo, es jūtu, kad nezinu, cik ilgi mums ar tiem 2 kg sanāk šitādā raudiņu sopē. Es tiešām nedomāju, ka būs tik aktīvs raudiņš. Es zinātu, es ņemtu noteikti vairāk barību līdzi. Nezinu, kā mums tas sanāks ar tiem 2 kilogramiem, cik ilgi pamakšķerēt. Jo 1 kilograms jau toņi būs izmakšķerēts. Un otrs jau arī tiek sākts palēnām. Distance arī tiešām tuva, jo man par cik ir ļoti liela vēlme noķert kaut 1 karūsu. Un viņām nav nepieciešama tā tālā distance. Tādēļ mētam tuvā distancē. Ja, es ir godīgi tiešām rēti man ir šādi, ka trūkst idejas, ko darīt. Lielā kāķa arī nav jēga likt. Nositīs tos stārpus, kas tur ir. Un paliks pliķis āķis. Tēt jau arī diezgan paliels 8. Ja es uzliku kaut kā 12 vai 14, tad te jau būtu viss slikti.
iemet un uzreiz uzsēžās. Bet nu sit kā traks. Kādā ziņā pabarošu, jau esmu diezgan izbarojis, saka, tuvojās jau kilogramam. Nu, es domāju, ka kādam breiksim te vismaz ir jāpienāk. Nu, es neticu, ka būs tikai un vienīgi raudiņas. Varbūt tagad vēl kādu laiciņu, jā, bet nu vēlāk te vajadzētu būt breksītim kādam vismaz. Nu, vismaz es ceru, ka tā būs. Ja nu šobrīd visu laiku notiek šis. Devai pietiek muldēt lieki. Kaut kas jādara. Kas es nezinu. Bet nu kaut kas jāmēģina. Draugi, jūs man neticēsiet pasies, kas man ir. Man ir pirmais breksis. Cerams, ka būs vēl daudz. Nezinu, vai jāiet nest atpakaļ. Augi, jūs man neticēsiet, lūdzu piedod, ka es biju uzdots kameru lādēt. Bļāviens uz baltajiem, kas man paņēma? Nu, bļāviens. Kas man uz baltajiem paņēma? Tārpi mutē. Redzat? Mutē tārpi. Lūdzu piedod, ka es biju uzdots kameru lādēt. Lūdzu piedodat man. Es pats jau ļoti nožēloju. Es biju uzdots kameru lādēt. Man kāds aizgāja totālā vicā. Spiecirt. Es ilgi cīnījos. Tiešām ilgi ar 0,16 pavadiņu. 2 baltie nostādājuši šitā draudziņu. Nu, nomēram šo skaistu. Es tik ilgi mēģinu noķert Lielezerā zandartu. Pat ne Lielezerā, arī Katvarītī. Nu, 52. 52. Jē! Beidzot! Pagājuši gadu es būtu, nu, ok, forši noķēri. Šogad, kad nav zandarts vispār, man neviens bijis, ne uz fileju, ne uz gumiju pat normāls. Un šitāds skaistos paņem labs. Ja man kas šāds gadītos, pagājuši gadu es reāli, es jums jau to saku kaut kādu otro reizi, viss būtu forši, es ticētu un tā tālāk. Nu, apsies, kur āķi mutē, protams. Bet šogad, kad nevar zandart nekā noķert, nu tā tad šis saucās ķeram žaņus uz baltajiem. Smuks 51. Es zandart arī šogad ēdis neesmu, tā kā ar šito mēs daži man to itās nomaitās komentāros, bet ar šito mēs darām šitā te. Šitais daudziņš mums spēlda uzglabājumajā. Bet nu bāds, draugi. Šis bija vien tā vērts. Video iznāks, video būs interesants. Šis ir kaut kas. Ja vajadzētu, es būtu iebrīdis tur viņam pakaļ. Kad es ieraudzīju, kas tas ir, man likās, ka es esmu nenormāls palicis. Es biju pārliecināts, ka tas ir vai nu mega liels breksis, vai nu smuka karūs. To tas būs vampīrs, es nedomāju. Rekur stāv uz fileju. Kāpēc viņš to neēd? Nē, viņam baltie garšo. Ai, boēdis tāds. Bet vismaz viņš ir tur. Viņš vairs nav tur. Es viņu esmu noķērs, bildes sataisījis, es esmu laimīgs. Davai bliežam tālāk. Tātad, ko mēs esam konstatējuši pēc šīs copes? Zandartam fileju viņam negaršo. Tas ir pilnīgi kaut kāds fufels, uz to gan jau drīz man tāds smuka karūs vai plakanais paņems. Un rekur traper, feeder, karpa un baltie 51 garšo. Nu vo, tēt viņš ir tur, pats vainīgs. Bet mēs tās metam atpakaļ un ķeram. Nu nezinu, cerams, ka breks tagad vai jau karūs. Nu piedzīvojumi jau ir pietiekami. Tagad īstenībā pēc šādas te lietas informatīvais materiāls. Kad jūs noķerat kādu zobainu zivi, vienalga vai uz mikroģigaru fuļurika pavadiņu, vai uz feederu, vai uz pūdiņu, vai tā tālāk, ir viena lieta, kas ir noteikti jāizdara. Un ja jūs to neizdarīsiet, tad var sanākt iebersties. Un tā lieta ir paņemt pavadiņu un šitā te pārbraucīt ar pirkstu.
pārbaudīt, vai viņa nav saspurojusies. Jo redzat, ja viņa ir saspurojusies, tas nozīmē, ka viņa ir bojāta. Un ja viņa ir bojāta, nākamā lielā zivs būs tingša. Tagad katrā ziņā tas tāds informatīvs materiāls svarīgs. Tiem, kam interesējas, ilgi mēģināja visādus veidus, kā atvairīties no raudiņām. Raudiņas vienā brīdī totāli pazuda. Bija dažas smukas copītes, kad stīvē, neuzsēžās izvēl ārā, 2 baltie ir ādiņas palikuši un pārējie kustās. Es uzvilku 10 āķīti un 3 baltos un paņēmu zandarts. Neticami izklausās, bet ko tā. Šitā debītā prezentācija, uz ko man zandarts paņēma. Un devai. Pietiek pagaidām. Nu, gan jau jūs vēl ilgi dzirdēsiet šī video, kā es slavēju savu zandartu, bet tagad pietiek par to runāt, ir jāiemet atpakaļ. Jāpārmet ir filetas, jau ilgi tur ir nostāvējis. Ja viens ēdājs bija, kuram arī tikai baltai gribējās, tu varbūt filē kāds lielāks paņems vēlāk. Bet nu kaut kā tā pagaidām. Forši. Nu ko, situācija sekojoša. Nākamajā metienā pēc zandarta noķeršanas otra samērā normāla barotava aizvedoja tālu ezerā. Nu, protams, bez manas auhus. Un tad es uzsēju metodu barotavu, metodu feederu, bet apakšā vienkārši kā slīdošana, nu kā inline barotavu sanāk. Copīts jau redz, barība it kā izskavojās, bet problēma tā, ka tās copīts ir tāds baigi raudiņai veidīgs. Neliekās, kad uz vakar kāds brekis pienāk vai kas kā it kā vajadzētu būt. Protams, stāv man arī pēc zandarta atgadījumiem filēja iemesta. Un tā, protams, ir kulsai. Un katrā ziņā tā, bet nu skats ir diezgan tāds foršs. Foršs saulīt spīd. Vienīgais, kas nav forši, ir tas, kad odi ir. Bet, nu, kā ir, tā ir. Katrā ziņā līdz kādiem 9:30 doma ir pasēdēt. Tagad ir 8:15. Tā kā, nu, kaut kā tā, kaut kāds maziņš update jau bija jāuzstājas. Nu, nezinu, kur tās zivis ir palikušas. Ir īpaši brekši. Man ir 2 breksīši šodien, un ap 2 ir, nu, zem 150 gramiem. Un kaut kā tā, jā. Nu ko, pulkstenis tuliņ būs 9. Sapratu, ka nav ko. Copītis nav vispār, vai feeder pat nav pazudu. Es jau gandrīz sapriecējos, ka man uz niedrīt uz filē ir copa, un tad es ieraudzīju, ka pīli ieskrēja kaut ko. Katrā ziņā kaut kā tā. Tā kā, nu, paldies liels par skatīšanos. Es ceru, ka bija interesanti, man vismaz noteikti bija. Eksperiments, manuprāt, neizdevies, jo es, nu, ir, protams, gan jau cilvēki, kas to var izdarīt ar 2 barotavām un tā tālāk aizbraukt uz copi, bet, nu, man nesanāca šoreiz. Tā kā tas ir tā. Bet, nu jā, paldies par skatīšanos. Ja vari nospied laiciņu, abonē, ierakst kādu foršu komentāru, kā jau vienmēr, tad jau tiekamies nākamajā video. Devai, čau!